Mans vārds ir Juris Saivars, šoreiz ievads mazajā kaķismā. Joks, bez kā parasti neiztiek, par to runājot, ir atgādinājums, ka te nekas nebūs par kaķiem. Kaķisms ir latviskojums no vārda katehisms, kam izcelsme ir grieķu valodā, un tas nozīmē mutisku pamācību. Pirmoreiz Bībelē tas parādās Lūkas evaņģēlija ievadā, kurā minēti mācītie vārdi – katehētēs logom. Ar katehismu parasti saprot kādas vielas izklāstu sarunas, jeb jautājumu un atbilžu formā. Mārtiņa Lutera mazajam kaķismam drīz būs nozīmīga jubileja, tas ir sarakstīts 1529. gadā, tātad šogad ir 495. gads, kopš šī mazā grāmatiņa ir kalpojusi par ceļvedi dzīvē miljoniem cilvēku. Latviešiem tā vēl kļuva par literatūras stūrakmeni. Lutera kaķisma skaidrojums ir pirmā latviski sarakstītā grāmata. Mazliet Latvijas ģeogrāfijas un vēstures. Latvijas rietumos robežu ar Lietuvu iezīmē Sventājas upe jeb Svētupe. Tikai paši pēdējie 5 kilometri iet praktiski taisnā līnijā pa zemi. Šāds izkārtojums tika pieņemts 1921. gadā, līdz tam Latvijas robeža turpinājās pa Svētupi līdz pašai Baltijas jūrai. Pēc Pirmā pasaules kara miera līguma slēgšanas procesā robeža starp Latviju un Lietuvu tika nosprausta pa upes veco 15. gadsimta gultni, un Lietuva iegūva Palangas novadu, no tā 1200 iedzīvotājiem 90% bija latvieši. Šo vietu šodien pazīstam kā Būtiņģi, bet kādreiz tā bija ļoti svarīga pieture satiksmes artērijā no Rīgas uz Rietumeiropu. Rīga, Jelgava, Saldus, Liepāja, Sventāja, jeb Būtiņģi, tad tālāk gar jūras mālu uz Klaipēdu, jeb Mēmeli un Kaļiņingradu, jeb Kēnigsbergu. Pilsētiņa, kas bija tur, kur tagad apmēram ir Būtiņģe, toreiz tika saukt par Ēliju, no vāciskā Svētupes nosaukuma Hēlige E. Reformācijas laikā Livonijā tai bija vairāki nozīmīgi atbalsta centri – Rīga un Tukums, un arī Ēlija, kas toreiz bija pirmā pasta stacija Livonijā. Visi drukātie materiāli, kas izplatījās pasaulē no Vitenbergas, Latvijā vispirms nonāca Ēlijā, tur tika izlasīti un tad izplatījās tālāk. Tos veda pastaratos un jau pārstāstīja no mutes mutē. Ēlijas baznīca bija uzcelta 1520. gadā, un tās mācītājs, kura vārdu mēs diemžēl nezinām, ir bijis dedzīgs luterānis. Viņš varbūt nezināja, ka viņu par tādu sauks, bet līdzīgi Mārtiņam Luteram ir uzskatījis, ka baznīcas galvenais uzdevums ir izskaidrot cilvēkiem pašu galveno, kas tiem ir absolūti nepieciešams, lai iegūtu mūžīgo dzīvību. Necessēria ad salutem, kā teiktu viņa laika biedri. Mārtiņš Luters apzinājās, ka šie skaistie latīniskie termini neko nepalīdz. Par vissvarīgāko ir jārunā vissaprotamākajā veidā. Mārtiņš Luters par to runāja un rakstīja vāciski, Ēlijas mācītājs tulkoja Luteru rakstīto un pats rakstīja latviski. Diemžēl pazudis ir daudz no tā, gan mācītāja vārds, gan Ēlijas baznīca, gan pat pilsētiņa, laiks, jūra un smiltis ir paņēmušas gandrīz visu. Tomēr kaut kas ir saglabājies. 1560. gadā Ēlijas baznīcas vizitācijas laikā tajā tika atrasts rokraksts, kaķisms, divreiz izskaidrots, un vēl citas lietas kopā ar baznīcas ceremonijām, kādas Luters atstājis viskuršu valodā. Šīs divkārt izskaidrotais kaķisms tika nodrukāts 1586. gadā, un tā ir viena no pirmajām zināmajām latviešu valodā drukātajām grāmatām. Viens no šiem skaidrojumiem ir Mārtiņa Lutera kaķisms pats, un otrs ir kāds cits kaķisms, ko ilgstoši uzskatīja par tulkojumu no vācu valodas,
bet oriģināli tam tā arī nav izdevies atrast, līdz ar ko ir neizbēgami jāsecina, ka pirmā latviešu valodā sarakstītā grāmata ir Kristīgs katehisms, tapis līdzās Mārtiņa Lutera mazajam kaķismam, sākotnēji bija sapritē rokrakstā, vēlāk nodrukāts, un viena no tā versijām vēlāk tika iekļauta Georga Manceļa sprediķu grāmatā 1654. gadā, un turpmākos 200 gadus tā bija visvairāk lasītā grāmata latviešu valodā. Un tā, mazais kaķisms. Nosakums liekas domāt, ka kaut kur jābūt vēl arī lielajam kaķismam, un tāds tiešām arī ir sarakstīts tai pašā 1529. gadā. Lielais kaķisms bija paredzēts mācītājiem baznīcās, mazais lasīšanai mājās un ģimenēs. Tas ir sadalīts 6 daļās ar vairākiem pielikumiem, bet svarīgās daļas ir 10 baušļi, ticība, jeb apustuļu ticības apliecība, svētā lūgsne, jeb tēvreize, svētās kristības sakraments, kā cilvēkiem jāmāca sūdzēt grēkus un svētā vakarēdienas sakraments. Reizēm 5. daļu izlaiž jeb pārvieto pielikumos, kaut kā ar grēksūdzi mums iet grūti. Ja mēs zinām, ka Jēzus to mums ir uzticējis darīt, pēc augšām celšanās viņš saviem mācekļiem teica, kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks. Jēzus brālis Jēkabs to īpaši lika pie sirds savā vēstulē: izsūdziet citam savus grēkus. Mēs zinām, ka tā ir svētā kara darbība mūsos, Dieva darbs. Ja mēs izsūdzam grēkus viens otram un piedodam tos viens otram, tad Dievs tos vairs nepiemin. Bet praktizēt to nav viegli. Šķiet visvairāk mums pietrūkst cilvēku, kam mēs varētu uzticēties. Zināt, ka ja izstāstīsim viņiem kādus noslēpumus, tie nekad netiks izmantot pret mums. Tas ir viens un, manuprāt, ļoti liels trūkums mūsdienu baznīcā. Tajā būdami mēs nespējam uzticēties citam. Vai nu mēs nemākam uzticēties, jeb nespējam būt uzticami, bet kaut kā mums tas neiznāk. Esam līdzīgi tiem pirmajiem neofītiem Kristus draudzē, par kuriem paši mēdzam reizēm pasmaidīt, ka viņi kristījās tikai uz nāves gultas būdami. Romas imperators Konstantīns un senlatviešu virsaitis Viestarts ir zināmākie piemēri. Tie vēlējās grēku piedošanu, un kristībā tiek visi grēki nomazgāti, bet tie vēlējās to saņemt tad, kad jaunus pastrādāt vairs nevarēs paspēt. Un mēs arī nesam savus grēkus līdzi neizsūdzējuši līdz pat nāves gultai, cerībā, ka gan jau tad Dievs kaut kā ar tiem tiks galā. Un šeit mēs ļoti nemanāmi esam pārgājuši no ievada mazajā kaķismā pie tā pirmās nodaļas, jeb 10 baušļiem, kā namatēvam tie savai saimei vienkāršā veidā jāmāca. Bībelē tos nesauc par 10 baušļiem, tie tiek saukti par 10 vārdiem, jeb dekalogu. Atkal smuks latīņu vārds, kas cēlies no sengrieķu valodas deka un logos, 10 vārdi. Bauši vispār Bībelē ir daudz vairāk kā 10, 613, ja rūpīgi saskaita. Šie 10 ir tie, no kuriem izriet pārējie 603. Šos to sākotnējā versijā Dievs pats ar savu pirkstu uzrakstīja uz akmens plāksnēm. Interesantā detaļa: pirmo reizi Dieva pirksts tiek pieminēts, kad izraēlieši mēģina tikt prom no Ēģiptes. Viņi ir vergi. Viņi saka faraonam: atlaid mūs brīvībā. Faraons tos nelaiž, un par Ēģipti nāk 10 mocības. Faraona padomnieks saka, tas ir Dieva pirksts. Un kad izraēlieši ir tikuši brīvībā, tad tiem tiek doti 10 baušļi, kas tiek uzrakstīti ar Dieva pirkstu. Šķiet, ka tur ir kaut kāda kopsakarība, vai ne? Kāpēc tieši 10? Ja mēs paskatāmies sev acu priekšā, tieši uz leju,
parasti redzam 10 pirkstus. Svarīgā detaļa – tie tiek uzrakstīti uz 2 plāksnēm. Tā nav nejaušība. Kad Jēzum prasīja nosaukt vissvarīgāko bausli, viņš nenosauca kādu no šiem 10, Jēzus nosauca 2 no tiem pārējiem 603. Mīli Kungu savu Dievu ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu. Šis ir pats lielākais un pirmais bauslis, bet otrs ir tam līdzīgs – mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Mīliet Dievu un mīliet cilvēkus. Saliekot šos abus baušļus kopā, Jēzus neatstāja vietu liekulībai. Viņš liekulīgu Dievu mīlestību un liekuļotu cilvēku mīlestību noliek līdzās. Ja kāds, un lai Dievs pasargā, ka mēs stāsta par to, kā viņš mīl Dievu, kā viņš mīl Jēzu un iet visur ar viņu vārdu mutē, bet palīdzēšanu citiem cilvēkiem pie šīs personas neatrast, tad mums ir darīšana ar liekuli. Ja kāds saka, ka viņš mīl cilvēkus, bet mīlestību uz Dievu tam ir svešs, tāds arī ir liekulis. Tas nebūtu pārāk stiprs apgalvojums. Mūsdienās taču ir tik daudz ateistu un agnostiķu, kur apgalvo, ka viņi ir taisni tie lielākie cilvēku mīlētāji un labdari. Nenolieksim, viņi tiešām dara daudz labu. Bet kādēļ? Nesautīgi altruismu dzīti. Izlasiet kādreiz Dēla Kārnegija grāmatu, kā iegūt draugus un iepatikties cilvēkiem. Tur viss ir par to, kā panākt labvēlīgu attieksmi pret sevi un sev vēlam iznākumu dažādās dzīves situācijās. To nesauc par mīlestību, to sauc par manipulēšanu. Un tas, ka mēs nespējam patiesi mīlēt citus cilvēkus, ir arī pamatā tam, ka mēs neusticamies viens otram, mēs baidāmies sūdzēt grēkus, jo tā iedosim sviras, ar kurām mūs varēs vadīt un manipulēt. Un to mēs negribam. Bet kā, lai atbrīvojamies no grēku nastes, vēl pirms guļamies nāves gultā? Šeit mums var palīdzēt pirmais latviešu kateķisms, jo tajā ir rūpīgi apskatīts, kā mums izpētīt savas sirdsapziņas, lai mēs grēku piedošanu varētu saņemt kopīgajā grēksūdzē dievkalpojumā. Bet par to citreiz.